Sveiki, draugi! Gribētu parunāt par tādu lietu kā mērķu uzstādīšana un vīzijas savas dzīves uzstādīšana, noteikšana, kas ir ļoti svarīgi. Un tas šo abu lietu neuzstādīšana savā dzīvē. Tas ir tas, kāpēc cilvēki apstājās un neiet vairāk uz priekšu. Viņi sasniedz kaut kādus mērķus, pieņemsim, kā tātad ir jumts virs galvas, ir stabils darbs kaut kāds, un viss tālāk cilvēks nekustās. Un lieta tāda, ja uzstāda tos mērķus augstāks, tad ir kur tiekties. Tad ir ko sasniegt. Protams, ja nevēlās neko un toaletē pie sienas nekarājās šitā vēlmju karte ar jahtām un sporta mašīnām, tad jau viss kārtībā, tad neko nevajag. Bet uzstādot mērķus un vīziju savā dzīvē, pieņemsim par to, ko vēlētos sasniegt, kādu labumu tu kā personība vari sniegt citiem cilvēkiem, par to tikt atalgots arī un nest labumu šajā pasaulē, jo tas ir vissvarīgākais. Kas ir ar tiem cilvēkiem, ar veciem cilvēkiem, kāpēc viņus faktiski utilizē? Tāpēc, ka viņi vairs nenes labumu nekādu, un nav jēgas no viņiem, un viņi tiek utilizēti. Ātrāk vai vēlāk viss mēs nomirstam, bet tas strauji palielinās tad, kad cilvēks aiziet pensijā un tikai paliek par ēdiena pārvēršanas mašīnu mēslos, un tā tas saucās, jo vairāk neko nedara, tikai lai paēst un izdzīvot. Tad īstenībā pasaulē tāds cilvēks vairs nav vajadzīgs un viņš tiek utilizēts. Tie, kur atrod savu mērķi, savu aicinājumu un pilda to arī, tad cilvēks labāk tomēr vēl kaut ko dara, tiem dzīvē labāk ir. Un to Japāņu filozofijā sauc par ikigai. Un var paskatīties, katrs cilvēks jau laicīgi sāk meklēt to savu ikigai, kurā virzienā doties, kādi mērķi, kāds ceļš ejams dzīvē, uz ko vislielākais drives ir, kas vislabāk patīk darīt. Jo cilvēks darot to, kas viņam vislabāk patīk, nauda seko tam viņa aicinājumam, tam, ko viņš dara. Jo ejot tajā virzienā, atrodas iespējas, parādās, cilvēks ierauga tādas iespējas, ko līdz šim nav saredzējis, nav saticis, sastaps, kas ar mīļot to nodarbošanos arī ļauj pienācīgi nopelnīt. Tā kā tāds un iet tajā virzienā un skatīties. Tad, kad cilvēks uzstāda mērķus, tad parādās arī jau darāmo darbiņu saraksts, tas, ko vajag darīt, lai to mērķi sasniegt. Vienkāršotā versijā, tad izdomās kaut ko, mērķi man vajag tādu un tādu, tad parādīsies, jāizdara tas. Un tas notiekās tādā veidā. Tā kā svarīgi stādīt tos mērķus stādīt arī diezgan augstus, nevis tāds piezemēts un uzstādīt augstāk, vīzija vēl augstāk, tātad vīzija kā faktiski vīzijas tā lielā nozīme, kā es varu būt noderīgs cilvēcē, un dzīvot laimīgi, ilgi, bagāti, veselīgi, un iet tajā virzienā. Tā kā dzīve ir prieka pilna, ja cilvēks iet pareizā virzienā. Kā to var saprast, vai tu ej pareizā virzienā, pieņemsim, vai nē, vienkārši algot darbu cilvēks strādā, un nekas viņu neapmierina, viss ir slikti, Tātad tas jau ir rādītājs, ka tu esi nepareizajā vietā, kad ir jāpameklē cits kaut kas, tas kas draivo, kādu laiciņu var pasēdēt tādā vietā, ieteicams nē, jo ilgāk sēdēs, jo būs veselības problēmas un tā tālāk. Tātad paskatīties tajā virzienā, kurā ir draivs, tad paskatīties, uzdot sev jautājumus, Kaizen, tāda Japāņu filozofija arī. Mazos solīšos ir liels spēks, tātad ejot mazus solīšus kaut kāds, uzdodot sev nepārtraukti jautājums, kā es varu ar to mīļoto lietu, kas man ir, tātad arī
tātad tikt un izaugt, un ka tas būtu arī mans peļņas avots, ja? Uzdos, jo vairāk tu sev tos jautājumus biežāk un biežāk, jo nāks atbildes, ja? Sapratīs, kad, pieņemsim, tas ir, jāiet pamācīties kaut ko, ja? Kaut kādus kursus iziet, ja? Apmācīties, saprast, ja? Ja tas ir biznesa, tad kaut ko vairāk saprast no biznesa, pamācīties tādā veidā, ja? Un pats uzdodot sev tu vairāk kārtos jautājumus, tu nonāks līdz tai atbildēji īstajai, kas liepjas un sāks raisīties. Tu dabūsi vienu atbildi, jāiet uz kursiem, ja? Ies uz kursiem, tev atvērsies nākamās durvis jau, kur saņemt kaut kādu finansējumu, lai uzsākt to savu biznesu, ja? Vai tādā veidā, vai kaut vai ne tas pa biznesa sākumā, ja? Tad nomainīt darba vietu jau uz to, ko vēlās, ja? Cilvēks strādā, dara nemīlošu darbu, to, kas nepatīk. Jā, bet ir darbs, pieņemsim, ko viņš darīt ar prieku. Jā. Tad aiziet, pameklēt kursus, iestājoties, tātad apmācoties to darīt pašmācības ceļā, vienalga. Pēc laika, šodien sākot darīt, vienalga, tas ir vai pēc pusgada, vai pēc gada, vai pēc 2, vai pēc 3, bet tas būs, to sasniegsi. Nedarot, neko nesasniegsi. Tātad tur ir tās, un tas ir arī tieši saistās ar to mērķi, vīziju, ja? Kad uzstādīs mērķi, vīziju, tātad es gribu strādāt tādā sliktā darbā, un es gribētu strādāt tajā darbā. Tātad tā ir tā vīzija, sākumā virzīties uz to, ja? Un mērķis, pieņemsim, ir būt labākam darbiniekam tajā darbā, tagad tajā mīlošajā, kur es kā ar prieku darīšu, ja? Es kļūšu par ekspertu, un es būšu labākais mēneša darbinieks, ja? Tas ir kā mērķis, ja? Un kas vajag, lai būtu labākais darbinieks. Tur parādīsies darbiņi, kādi ir jādara, tātad to man vēl jāapgūst, to jau es zinu, to es māku, bet arī noteikti ir jānostiprina tās zināšanas, jo atkal, kas te pavīd daudz, kas mums ir kļūda, tas, kas ir iemācīts skolā, kas ir uzskatot maldīgi, ka tās ir zināšanas, bet īstenībā tas ir fufels, jo tas ir, pieņemsim, novecojis kaut kas jau, ja? Novecojis informācija, un viņi vairs nav derīgi. Ir jauns tehnoloģijas, jauns apmācības un tā tālāk. Tātad faktiski, cilvēkam sanāk, kad jāpiekrīt tam, kad es, diemžēl, neko nezinu, ja? Jo ar to, ko tu zini, to, ko tu esi iemācījies, kaut vai skolā, kaut vai augstākās izglītības čupa ar diplomiem ir, ja? Tas ir tev aizvedis līdz tam, kur tu esi. Vienalga, vai tas ir tātad mazāk apmaksāts darbs, ja, ar mazāku izglītību kaut kādu, kas ir akadēmiskā izglītība, ja, vai tu esi tehnikumu beidzis, ja, tu esi vidējā līmeņa darbinieks kaut kāds, ja, tu strādā tajā, bet augstāk jau tu netiec. Tas ir tas, kas tev ir aizvedis līdz šim līmenim. Tātad tavs zināšanas pietrūkst, ja, lai tu būtu eksperts, lai tu varētu augt tālāk, kaut vai tā pašā darbā. Ja. Kaut vai tie cilvēki ar tātad augstākām izglītībām, kas viņi sanāk tie paši vergi. Tā ir verdzība, ja? Tad strādāt algot darbu, vai tas ir valsts darbs, vai tas ir privāts sektors, tā ir tā pati verdzība. Viņš nonāk tur cilvēks, ja? Pelna it kā vairāk, ja? bet arī sasniedz vienu līmeni, un viņa zināšanas tad pietrūkst. Tātad viss nav, tas ir tik tālu, cik tavs diploms ir aizvedis tev līdz tam līmenim, kas tu esi. Ja? Tātad mācīties, nepārtraukt investēšana sevi, meklēt informāciju, ko man vajag apmācīties, lai es tiktu tālāk. Ja? Un nevar vainot apkārtējos, vainot priekšniecību, ka viņi svolači, ka viņi nemaksā vairāk. Ja? Tas viss ir atkarīgs no paša. Ja? Tā ir paša atbildības uzņemšanās par savu dzīvi. Tātad, ja es esmu šeit, un mani kaut kas neapmierina, ja, ka man ir sūdīgi darba apstākļi, man ir sūdīgs darba laiks, man ir sūdīga alga, vai viss kopā, viss no katra pa tiem, ja, nevar vainot priekšnieku, jo viņš vairāk nemaksās par to darbu, un arī nāks tavā vietā cits, bet tu, lai varētu attīstīties, pamācies nākamo līmeni, iegūst zināšanas, saproti, kad pameklē, man vajag to nokārtot, un es sasniegšu savu mērķi ātrāk vai vēlāk. Vakarā skatoties seriāls vai ritinot sociālos tīklus, ja, vai vienkārši sēžot divānā vai tādā veidā. Nekas netiks sasniegts. Tātad rīcība un rīcība. Rīkoties, padomāt par savu mērķi, vīziju, un viss notiksies un būs.
Tā kā būs Latvijā, būs super. Mani sauc Madars Baļķītis, es esmu hipnoterapeits, regresologs. Un pie manis var vērsties mērķtiecīgi un uzņēmīgi cilvēki, kuri grib dubultot savus ienākumus. Es palīdzēšu to sasniegt. Ja, ar hipnoterapijas palīdzību, ar manu superterapijas palīdzību tas ir iespējams. Un tātad tur ir darbs gan ar pašu hipnozi, ja, gan jau arī apmācība par praktiskas lietas, ko es nododu informāciju arī to, lai tas mērķis pēc iespējas ātrāk tiek sasniegts. Ja. Tā tad var vērsties pie maniem. Telefona numurs man ir 224 18 224. Sūtiet ziņas WhatsAppā, zvaniet, ja vēlaties. Un tā kā droši palīdzēšu. Un ja izrādīsies, ka esi mērķtiecīgs un tev ir ambīcijas kaut ko mainīt savā dzīvē, ja? Un tāpat arī uzņēmējiem, kuri jūt, kad viņu uzņēmums buksē, ja? Strādā 24/7 un ienākumi nepalielinās, ja? Arī tur tieši tas ir tas īstais, kur es palīdzu. Ja? Tātad uzņēmējiem, kuriem uzņēmumi buksē un nenes vajadzīgos rezultātus, kādi ir plānoti, kādi ir bijuši ieplānoti. Ja? Tā kā, vai arī vēl savādāk, kad ir bijuši lielāki, ja, un sāk kristies tie ieņēmumi. Tā kā tādā veidā. Un ar to visu var palīdzēt. Ja? Tā kā to var atrisināt ar superterapijas palīdzību. Tā kā, labi, čau, draugi, līdz nākamajai reizei.